Tā sveicināts, šodien ir 27. jūnijas, un es gribētu parādīt, ko mana sieva atkal saslaucīja uz grīdas. Tie ir mani šodienas istabas gruži. Es jau domāju, ka tie zelta putekļi ir beigušies man. Un daudz jau domāju, ka tad beidzot viņam tur beigsies tie spīdumi. Es nezinu, kas tā ir, greizsirdība vai kas. Varbūt jau visi tā ir jau pieraduši pie tiem spīdumiem, kad tas jau liekas pats par sevi saprotams. Bet Dievs jau, redziet, to atkal dara no jauna. Interesanti. Atkal viņam tie spīdumi. Nu jā. Bet redziet, atkal viņam ir tie spīdumi. Ko lai viņš dara ar tiem spīdumiem? Kā lai viņš izskaidro tos spīdumus? Nezinu. Un viņi ir. Kā viņi rodas? Neviens viņus tur nav bēris. Tas jau ir no šā gada februāra. Tāda izskatās manas istabas gruži. Faktiski viņus neatradu manā istabā. Sieva saslaucīja savas istabas grīdu un atnesa šādus gružus. Viņa man teica, es nezinu, no kurienes tie ir cēlušies. Man nav ne jausmas. Jā. Februāris, marts, aprīlis, maijs, jūnijas. Un nepārtraukti visu šo laiku ir parādījušies šādi spīdumi. Vairāk vai mazāk, šis ir diezgan liels birums. Jā. Interesanti, ne? Redziet, gruži. Viņi savāc grīdu, izslauka, izmazgā. Viņi pēc kāda laika atkal rodās. Paši no sevis. Interesanti. Ņem un rodās. Un neviens nevar pateikt no kā. Es gan varu pateikt. Es domāju, ka tas ir Dievs, kas rada vēl līdzējošu zīmi. Halleluja. Labi, paldies jums. Tā bija jaunākā liecība par atspīdēšanu manā dzīvoklī. Labi, lai Dievs svētī, amen.